Domāju, ka Latvijas sabiedrība ir ļoti dažāda un ļoti daudzveidīga, un tāpēc nav tāda viena veida, kā uztver pilsoniskas iniciatīvas un pilsonisko aktīvismu, jo arī pilsoniskajam aktīvismam tās izpausmes formas ir tik ļoti dažādas, ka, ja vienā gadījumā to uztver ar sajūsmu ļoti pozitīvi, tad citi varbūt trauks degunu un teiks, kas tā par māžošanos. Bet kopumā, manuprāt, tas, ko es esmu redzējis pēdējo 10 gadu laikā, kopš es esmu tā jau profesionāli iesaistīsies šajā jomā, es redzu, ka tas atbalsts un iesaisti aug. Un cilvēki, īpaši gados jauni cilvēki, kļūst arvien atvērtāki dažādām idejām un arī dažādām izpausmes formām. Piemēram, ja pirms 10 gadiem demonstrācijas un protesti vairāk saistījās kaut kas ar pensionāru pensijām vai skolotāju algām, tad tagad jau tas jau ir kļūst tāds mainstreamīgāks pasākums un kam ir daudz dažādākas formas, daudz dažādāk mērķi un kas iesaist arī daudz cilvēkus no dažādām vecuma grupām, sociālajiem slāņiem, tautībām un tā tālāk. Vēl viens piemērs ir, teiksim, kas ilustrē varbūt to evolūciju, ir tas, ka pirms 10 gadiem vides aktīvisms vairāk saistījās ar tādu ķēdēšanos pie kokiem vai naftas termināļu, tad tagad jau īstenībā ir tik ļoti daudz tādu pozitīvie piemēru, kā vides aktīvisms var izpausties dažādās formās, ka nevienam vairs nav jautājumu vai aizsprieduma, ka tas būtu kaut kas tāds ekstrēms vai negatīvs. Latvijā ir liels nevalstisko organizāciju skaits, ja nemaldos, tie ir apmēram 19,000. Ne visas no tām, protams, ir aktīvas, bet ne visās no tām ir tur biedru skaits, kas mērām tur 100 vai 1000, bet es domāju, ka nevalstiskās organizācijas ir gana pazīstama un pierasta iesaistes forma. Tajā pašā laikā, manuprāt, tās nevalstiskās organizācijas, kas tiešām kaut ko var mainīt vai ietekmēt, vai kurām būtu tāda ambīcija, nav ļoti daudz, tādas varētu būt vairāk. Un to labo pieredzi stāsts par to, kā šī biedrošanās forma ir kaut ko izmainījusi, arī varētu būt Latvijā vairāk. Tā kā es domāju, ka ir kur augt tajā pašā laikā. Es domāju, ka tie, kas grib piedalīties kādās nevalstiskās organizācijās, viņiem ir ļoti daudz iespēju. Cits jautājums ir par to, vai grib un vai cilvēkiem ir laiks un vispār kapacitāte pieslēgties kaut kādām organizācijām. Tas ir citādāk, bet es domāju, ka šobrīd tā situācija nav slikta. Un otra lieta ir tas, ka nevalstiskās organizācijas vairs nav vienīgais veids, kā kaut ko mainīt vai kā iesaistīties kaut kādos procesos. Es domāju, ka nevalstisko organizāciju sektors vispār visā pasaulē iet cauri tādai diezgan būtiskai transformācijai, kur, teiksim, tā institucionālā un juridiskā forma nebūtu vairs nav noteicošā. Ir milzīgi daudz arī Latvijā, ir daudz neformālās grupas, ir aktīvistu pulciņi, ir Facebook grupas, kurās kaut kas notiek fórumi. Tajā pašā laikā ir organizācijas, kas ir transformējušās sociālajos uzņēmumos. Tā kā nevalstiskās organizācijām vairs nav tāds monopols, teiksim, tā uz to pilsonisko iesaisti. Un es domāju, ka tas arī daudz ko maina, īpaši jauniešiem, kuriem varbūt tur nav pārāk interesanti tur kļūt par kaut kādu oficiālu biedru, aizpildīt anketas, tur kaut ko viņi vienkārši sanāk kopā, taisa savu Facebookā kaut kādas akcijas, tvīto, sanāk kopā naktī, nezinu, iziet ielās un pielīmē lapiņas kaut kur. Nu, es nezinu, tās formas ir daudzas, bet es domāju, ka to transformāciju arī noteikti var redzēt, ka tas šobrīd notiek Latvijā. Es domāju, ka tas status kļūst svarīgs tad, kad nevalstiskā organizācija, vai tad, kad kaut kāds cilvēku kopums grib nokļūt vai nokļūst kaut kādās attiecībās ar valsti, jo valsts un pašvaldības iestādēm kaut kāda juridiskā forma ir ļoti svarīga, lai viņi varētu būt vispār kaut kādā mijiedarbībā. Un arī sabiedrībā kopumā ņemot vērā tomēr, ka mums ir tas institucionalizētais, tāds mindset, tas skatījums, ka tas, kas ir kaut kas uz papīra un dokumentos un reģistrēts, tas ir tāds leģitīmāks nekā vienkārši kaut kāda neformāla grupa. Es domāju, ka kaut kādos brīžos tas ir ļoti svarīgi, bet tajā pašā laikā
es esmu redzējis, ka arī vienkārši neformāls cilvēku grupas, aktīvistu grupas var panākt ļoti daudz arī bez šī statusa. Tā kā, tas ir tāds no situācijas uz situāciju tur jāskatās. Un es domāju, ka Latvijā tomēr ņemot vērā, ka mums valsts un pašvaldības iestādēm ir svarīga tā oficiālā puse, tad es domāju, ka arī nevalstiskām organizācijām ir ar to jārēķinās. Un cilvēkiem, kur grib panākt kaut kādas pārmaiņas, kur grib ietekmēt lietas, ar to ir jārēķinās. Instrumenti ir gan tādi, kas ir tādi klasiski, tādi, teiksim tā, tradicionālās tādas līdzdalības formas, sākot no dažādām vēstulēm un atzinumiem, darba grupām, tur viss kaut kas, kas notiek sadarbībā, teiksim, ar ministrijām, valsts iestādēm, Saeimu. Un ir, protams, arī tāda netradicionāls formas, kuras arī noteiktos gadījumos var būt ļoti ietekmīgas. Tie paši flashmobi, viss digitālās līdzdalības formas, kas pēdējos 5 gados vienkārši attīstījušās ārkārtīgi straujā tempā. Tāpat arī visi, teiksim, tā neformālie kanāli, kas vairāk balstās uz tādām neformālām attiecībām ar cilvēkiem, kuriem ir šīs varas vīrus rokās, teiksim tā. Un tas, ko Latvijas organizācijas daudz izmanto, ir teiksim, līdzdalība dažādās darba grupās, sevišķi tām organizācijām, kas šo interešu aizstāvību sev nodefinējušas, ka tā ir tā lieta, ko viņi dara. Cilvēkiem individuāli vairāk ir, varbūt viņi izmanto tādas vienkārši pabļaustīties kaut ko Twitterī vai Facebookā, kas arī noteiktos gadījumos var nostrādāt. Bija interesants pētījums pagājušā gadā, manuprāt, par jauniešiem, kas jauniešiem šķiet efektīvākās līdzdalības formas un ko viņi paši visvairāk izmanto. Un tur, teiksim, bija variants kaut ko ietvītot Twitterī vai ielikt Facebookā. Jaunieši to vērtēja, ka tas nav pārāk efektīvi. Tajā pašā laikā, ja pastāst, ko viņi paši izmanto, tad tieši tvītošana un visi tie sociālie tīkli ir tas, ko viņi paši visvairāk izmanto, teiksim, lai paustu savu viedokli. Un tur arī tāda nesakritība vai teiksim, viņi uzskata, ka vēlēšanās piedalīties ir ļoti efektīvi, bet, ka pastāst, vai viņi to tiešām dara, viņi īstenībā nedara. Un es domāju, ka iespējams, ka es neesmu redzējis tādus pētījumus vai tādus datus, bet iespējams, ka līdzīgi ir arī nevalstiskām organizācijām kā institūcijas. Varbūt viņas uzskata, ka, teiksim, kaut kādi instrumenti ir ļoti efektīvi, bet viņi to kaut kādu iemeslu dēļ nedara. Un tas, ko viņi dara, tas īstenībā nav pārāk efektīvi. Kā es nenovērtētu nevienu šo instrumentu par zemu, bet tas, kas man šķiet svarīgi pateikt, ir, ka šie dažādie līdzdalības instrumenti ir jāizmanto kopā. Nevar visu laiku taisīt demonstrācijas vai protestus un cerēt, ka tas ilgtermiņā nostrādās. Man nevar tikai rakstīt vēstules un uzskatīt, ka mēs savu darbu esam izdarījuši un viss ir kārtībā. Es domāju, ka tie kanāli ir jāizmanto maksimāli visi un maksimāli dažādi, iesaistot pēc iespējas vairāk cilvēkus un arī veidojot alianses pašu organizāciju vidū, jo tas, ko es redzu, ir Latvijas nevalstisko organizāciju vidū ir tāds stratēģisks sadarbības trūkums un teiksim, tādi ilgtermiņa mērķi, uz kuriem mēs strādājam kopā. Katrs kaut ko it kā pa savam dara, un reizēm ir ļoti labi piemēri, kur organizācijas iestrādājuši kopā un panākuši daudz, bet es ceru redzēt nākotnē daudz vairāk šādus piemērus, kur tiešām varbūt organizācijas un arī cilvēki ir gatavi nolikt malā kaut kādas savas personīgās ambīcijas, lai visi ietu kopā uz vienu mērķi. Tas, kas man pēdējo gadu laikā ļoti, teiksim, globāli skatoties, ir ļoti iedvesmojis, ir klimata kustība starptautiskā, kurā kopā vienā aliansē darbojas pasaules lielākās un ietekmīgākās klimatu vides organizācijas. Un tas, ko viņi ir panākuši gan to, ka vismaz uz šobrīd ir nokancelēta lielā naftas līnija, ko plānoja būvēt no Kanādas līdz pat caur Amerikai, līdz pat okeānam. Viņi ir panākuši to, ka fondi un valdības un teiksim, investīciju bankas ņem ārā savas investīcijas no fosīlo enerģiju kompānijām un fosīlo enerģiju teiksim,
resursu portfeļiem saviem. Viņi ir panākuši alternatīvo enerģiju, lielāku izmantošanu, teiksim, politikas pārmaiņas. Un tur es ļoti labi redzēju, cik svarīgi ir tas, ka viņi nevis pa vienam katrs kaut kādu savu mazo akciju taisa, bet ka viņi visi ir spējīgi strādāt kopā. Viņi visi stāv pirmajās rindās, un viņi visi kopā strādājot var saorganizēt demonstrāciju Ņujorkā, kuras galvenās ielas ir miljoniem cilvēku. Un, ja viņi strādātu vieni paši, tad nekad tas nebūtu izdevies. Jā, piemēram, tad, kad es strādāju portālā Mana balss, tad man bija diezgan tāda liela saskara ar Saimu un ar to, kā Saimas līmenī, teiksim, šīs līdzdalības notiek līdzdalība notiek. Un tas, kas mūsu Saimā ir interesanti, ir, ka tīri tā oficiāli tas ir viens no atvērtākajiem parlamentiem Eiropā. Teiksim, Saeimas sēdes var redzēt tiešraidē, uz darba grupām un komisijām piesakoties var nākt gandrīz jebkurš klausītājs caurlaidi dabūt, vispār nav problēma, vienkārši piesakies, uzrakst vienu teikumu, kāpēc tu tur gribi būt vai kāpēc tas ir svarīgi, un tad tiec pie caurlaides. Mums ir portāls Mana balss, un mums ir Saeimas kārtības rullī šīs iedzīvotāju iniciatīvas ar 10 000 parakstu un tā tālāk. Tā atvērtība diezgan liela, tas, ko viņi vēl varētu iet soli tālāk, ir publicēt visus savus datus atvērto datu formātā, lai varētu to visu analizēt jau tādā daudz lielākā kapacitātē. Bet šim solim vēl mūsu Saeima nav gatava, bet katrā ziņā tās iespējas ir jautājums par to, cik viņas daudz tiek izmantotas un cik efektīvi viņas tiek izmantotas. Jo, protams, arī par portālu Mana balss iniciatīvām ir bijuši viedokļi, ka tas jau tikai tāds ķeksīšu pasākums, ar iniciatīvu aiziet tur uzklaus, bet īstenībā tas nevienu neinteresē un īstenībā nekādas īstas pārmaiņas tas nerada. Un tāpat arī ar tām pašām darba grupām vai ar kaut kādām, citām par kādām prezentācijām runā ar deputātu. Piemēram, arī jebkurš Latvijas iedzīvotājs var satikties ar deputātu, pieteikt tikšanos deputātu šajās pieņemšanas dienās un runā, pārliecina par savu lietu, ar saviem argumentiem, par savu sāpu vai kaut ko citu. Tā kā es domāju, tās iespējas ir, viņas gan baigi plaši netiek reklamētas, un ja vien cilvēks nav ļoti tāds pats jau iekšēji motivēts piedalīties, tad līdz tādām masām tas īsti nenonāk. Manuprāt, viena lieta, kas vēl nav notikusi tādā attieksmes maiņā un ko es ceru sagaidīt, ir tas, ka ar pilsonisko aktīvismu un tādu nevalstisko organizāciju vadību un darbu, ka tā var būt profesionāla nodarbošanās un ka tas var būt kaut kas tikpat profesionāls kā mēdīju aģentūras, kā ražošanas uzņēmumi, kā jebkas cits, ka tur strādā cilvēkam, tas ir pilnlaika darbs, kur ir mācījušies un ļoti daudz ieguldījuši, lai viņi vispār to darbu varētu darīt un ka viņi to dara labi. Un, protams, ka tam ir nepieciešams finansējums un būtībā ir, pastāv vairāk viedokļi, vairākas tādas skolas. Viena cilvēka uzskata, ka nevalstiskās organizācijas ir biedru organizācijas, un biedriem ir jāspēj viņas ir finansēt. Un ja biedri viņas nespēj finansēt, tad acīm redzot, tas nav pārāk svarīgi viņiem, un tad neko. Citi atkal uzskata, ka nevalstiskās organizācijas ir, ja viņi ir pierādījuši to ar savu darbu un ar saviem, teiksim, rezultātiem un sasniegumiem, ka tas viņu sniegtais labums, protams, ka viņš sniedz pāri biedru interesēm, ka viņi strādā visas sabiedrības labā un ka tad arī sabiedrībai caur dažādiem kanāliem un caur dažādām formām vajadzētu parūpēties, lai šīs nevalstiskās organizācijas turpina savu darbu. Latvijā ir ļoti plašs spektrs, ir organizācijas, kur ir visi brīvprātīgie, nav neviena darbinieka, visi strādā, vakaros, naktīs, brīvdienās, lai tik kaut ko forši izdarītu, līdz pat lielām profesionālām organizācijām ar daudz darbiniekiem, kuri strādā visā Latvijā un kur tiešām ir savas jomas un nozares profesionāļi un dara to
tiešām ar milzīgu atdevu un ļoti labi. Kur tam ņemt naudu? Daļai finansējumu noteikti būtu jānāk no valsts un pašvaldību budžetiem, jo tie mērķi, kuru labā strādā nevalstiskās organizācijas Latvijā, ir svarīgi tādā valsts un pašvaldības līmenī. Tie ir svarīgi mērķi, tās ir svarīgas lietas būtībā, un daudzas nevalstiskās organizācijas aizpild tos robus, ko valsts vai pašvaldība nav spējusi izdarīt. Un viņi iet nopakaļ un tiek galā ar tām sekām un tiek galā ar tiem ar visu kaut kādām situācijām, kuras nav varbūt tās spožākās. Man jau liekas, ka mana balss ir tāds veiksmes stāsts Latvijas un Eiropas mērogā, gan ar to, kā viņi uzrāva uz augšu to pilsonisko aktīvismu, ka pusē no Latvijas iedzīvotājiem tiešām bija sajūta, ka jā, es kaut ko varu izdarīt, kaut ko varu piedalīties, kaut ko varu mainīt, un man tas nesagādā grūtības, un man tas nemaksā dārgi, un man nav jāmeklē, kur atstāt bērni pēc bērndārza tikai tāpēc, lai es varu aiziet kaut kādas apulces, to var izdarīt mājās un tā tālāk. Un arī, teiksim, tie veiksmes stāsti, kas viņiem ir, ka viņi tiešām ir panākuši kaut kādas pārmaiņas, un kur viņi ir likuši politiķiem ieklausīties. Un tajā pašā laikā tādā Eiropas mērogā, ka man balss bija viens no pirmajiem vispār tādiem digitālās līdzdalības praktiskiem risinājumiem, kas tiešām strādāja. Un tur gan mēs esam priekšā Igauņiem un bijām ļoti ilgu laiku ar to, ka Latvijā bija šāda lieta, un tas nebija vienkārši tāds kārtējais, teiksim, Avaz tipa vai change.org, teiksim, tipa, kur visa savāc kaut kāds parakstus, bet viņiem nav nekādu leģitīmu spēku, un viņus grib uzklausīt, grib neuzklausīt, bet tas tiešām bija kaut kā sasaistīts ar likumu. Es domāju, tāds pilsoniskā aktīvisma arī tāds veiksmes stāsts ir grib palīdzēt bēgļiem grupa, kas tiešām es biju ļoti pārsteigta, patīkam pārsteigt, ka Latvijā kaut kas tāds notiek, un ka Latvijā pilnīgi, kamēr kaut kādi pārdesmit cilvēki iegulda enerģiju un taisa plakātus, lai taisītu kaut kādas pretdemonstrācijas, tūkstošiem citu cilvēku vienkārši sanāk kopā virtuālajā vidē. Es domāju, nē, mēs gribam palīdzēt, kā mēs to darīsim, mēs vairs netērēsim laiku un nevārīsimies par to, vai tas ir labi vai slikti, vai Eiropas politika ir veiksmīga vai neveiksmīga. Mēs vienkārši nāksim kopā un darīsim kaut ko lietas labā. Man liekas, tas ir tāds veiksmes piemērs. Un, protams, arī viņi nevarēja izvairīties no tā, ka viņiem bija jāiesaistās arī kaut kādos lielākos procesos un politikas veidošanā un jāiet stāstīt tur uz Saeimu vai ministrijām, kā lai gan būtībā viņi vienkārši tikai cilvēki, kas gribēja praktiski kaut ko darīt un palīdzēt. Bet tās kustības izaug no kaut kādas mazas lietas līdz pat lielākai. Ir naivi gaidīt uz lielajiem valsts vai pašvaldību grantiem, un ir kaut kas jāsāk darīt pašiem, ir jāsāk aktīvāk strādāt ar saviem ziedotājiem, ir jāsāk domāt, kādi vēl varētu būt finansējuma avoti. Ir jāsāk domāt par kādām ilgtermiņa tieši finanšu stratēģijām. No valsts un pašvaldību puses savukārt, man liekas, ir pēdējais brīdis saprast, ka nevalstiskais sektors, ka tajā ir jāiegulda, jo tā sajūta ir mazliet tāda, ka tie labumi, ko nevalstiskās organizācijas sniedz, ka tas ir kļuvis tik pašsaprotami, ka nevienam vairs neliekās, ka tas tā kā, visam liekas, tas jau vienmēr ir bijis, tas jau vienmēr tā ir, vienmēr taču būs tāds ziedot LV, kuri savāks kaut kādu naudiņu, un vienmēr taču būs vietējās organizācijas, kas parūpēsies par tām riska grupām, un tā kā, viņiem viss kārtībā. Bet īstenībā, ka tas prasa ārkārtīgi liela investīcija, un es ļoti ceru, ka valsts to sapratīs, jo ja pēdējā laikā runāju par nozarēm, teiksim, uzņēmējdarbības nozarēm, kuras dzīvo no šiem Eiropas fondiem, un kas tad notiks, kad šie Eiropas fondi beigsies, tad arī šīm uzņēmējdarbības nozarēm būs ārkārtīgi liels krīzes, jo vienkārši nebūs jau tās naudas, par kurām dzīvot nevalstiskajam sektoram ir tieši tas pats. Ka tiklīdz beidzas kaut kāda Eiropas fonda, tā ir milzīga finanšu bedra, no kuras ir ļoti grūti tikt ārā, un tāpēc, manuprāt, ir jāaudzē tie muskuļi nevalstiskām organizācijām, kā pašām tikt galā ar savām finansēm. Jā, tā ir dilemma, kas, teiksim, kā noturēt to savu neatkarību,
tā ir dilemma, kas nevalstiskām organizācijām, visādām tādām grassroots kustībām ir visā pasaulē jau izsenis vienkārši. No kā mēs ņemam naudu, cik daudz un kādi ir tie noteikumi, uz kādiem mēs parakstamies saņemot šo naudu. Un no tā ir aizgājis, teiksim, viena tā, ne skola, bet tāda viena organizācija grupa, kas vispār no lielajām korporācijām vispār neņem naudu, neņem no valsts un pašvaldību iestādēm naudu, ņem tikai no privātiem ziedotājiem mazas summas, tikai tāpēc, lai viņi varētu noturēt to savu neatkarību. Latvijā, ņemot vērā, ka Latvija ir maza un mums ir, teiksim, tā mazs tas tirgus vai maz to gan cilvēku, gan ziedotāju vēl pagaidām, tad es domāju, Latvijas organizācijas nevar atļauties būt tik izvēlīgas un bieži vien, teiksim, arī tā līnija, kur tu vari un nevari noturēt savas pozīcijas attiecībā uz finansējumu, viņi ir tādi plūstoši, teiksim tā, jo tad, kad ir jāatlaiž darbinieki vai ka tu nevari kaut ko izdarīt tikai tāpēc, ka tu nepaņēmi kaut kādu grantu vai finansējumu vai kaut kādu, piemēram, deputātu kvotu arī, kas ir, piemēram, tāds skaists ņemt vai neņemt, tev piedāvā to deputātu kvotu gada beigās un saprotu, ja es paņemu, tas ir pusi no man nākamā gada budžeta, ja es nepaņemu, tad man ir jāatlaiž 2 darbinieki. Ko darīt tie pa šo laiku? Saprotu, kas tā pa naudu kāds izstās, bet tas, ko nesaprotu, tas paņemot šo naudu, kāda ir noteikumi. Ko no tevis vispār sagaida? Jo kaut ko jau sagaida, bet tās ir tās, teiksim, tādas dilemmas, kurās organizācijas nonāk. Un es nezinu, cik bieži vai reti, bet dažas organizācijas ar šīm dilemmām labi tiek galā, citām ir varbūt grūtāk. Tā labā prakse attiecībā pret teiksim, valsts un pašvaldību finansējumu grantu konkursiem ir tā, ka ir šie nolikumi, ir kaut kādas ekspertu komisijas, ka tas netiek vienkārši tā par skaistām acīm kādam iedod, bet kādam tad neiedod. Taču es pieļauju, ka, ja parunāt ar kādām vietējām, ar kaut kādām, teiksim, lielo pilsētu pašvaldību organizācijām vai kaut kā tā, ka tur būtu visādi stāsti, gan priecīgi stāsti, gan netik priecīgi stāsti. Bet es domāju, ka valsts un pašvaldību finansējums ir vajadzīgs, tur jābūt caurspīdīgam procesam, līdzvērtīgiem noteikumiem un iespējām visiem. Un tas nevar būt, šī finansējuma dalīšana nevar būt viena cilvēka rokās. Teiksim, ja ir šie tādi kontrols mehānismi, tad tur tie riski nav pārāk lieli. Ļoti daudz cilvēku nevalstiskās organizācijās ir brīvprātīgi, viņi strādā uz entuziasmu pamata, viņi velta brīvo laiku, viņi atdod būtībā labāko, kas viņam ir, tas ir viņa tāds sirds darbs. Tad viņiem liekas, ka par to, ka viņi tik daudz tur iegulda, ka viņiem nedrīkst likt nekādu grāmatvedības, nekādus noteikumus darīt, viņiem nedrīkst rakstīt nekādus papīrus, viņiem viss pienākās būtībā par brīvu, tikai tāpēc, ka viņi dara tās labās lietas. Un man reizēm liekas, ka tas tā druscīt pārspīlēti ir, jo mēs visi dzīvojam kaut kādā kopējā sabiedrībā, mums ir kaut kāda noteikuma vienošanās, kas ir jāievēro, un tie noteikumi jau ir tāpēc arī, lai novērstu kaut kādus riskus un lai arī nomenedžētu kaut kādu to negodprātīgo pusi. Un ir naivi cerēt, ka es saņemšu visas valsts pašvaldību grantus un finansējumus, un man nebūs nekādas atskaites, man nebūs nekas jādara. Ja ir kaut kāda ideja vai ja ir kaut kāda svarīga lieta, kas ir jāmaina, tad par to ir jārunā, ir jāsauc kopā kolēģi, ir jāzinās citām organizācijām, ja tas ir aktuāls vēl kādam, ja tu neesi tāds vienīgais, kam kaut kas nepatīk, bet ja tā ir tiešām kaut kāda plašāka lieta, tad to noteikti var risināt. Un es ļoti iedrošinu arī cilvēkus un organizācijas to risināt un celt gaismā to, kas nestrādā, to, kas nepatīk, to, kas traucē, to, kas ir šķērslis, jo ja neviens par to nerunās, tad jau nekas arī nemainīsies. Par to es daudz domāju, vai tiešām ir tā, ka katram latvietim vajag par nevalstiskajai organizācijai. Man reizēm strādājot šajā jomā, tā ir bijis līdz kaut kādiem cilvēkiem kaut kādas nesaprašanās. Tā saka, nē, visi mēs dibinam jaunu organizāciju. Tas man neliekas tas pareizākais variants.
bieži vien tas skaits var būt daudzas tūkstošas nevalstiskas organizācijas. Ir tādas, kas pastāv tikai uz papīra, bet tur nekāda darbība nenotiek. Ir daudz tādas, kur tikai viens cilvēks un viņš dažreiz kaut ko izdara. Es domāju, ka ja ir skaidrs mērķis un ja ir skaidrs, kāpēc mums vajag to organizāciju, kāpēc mēs nevaram pievienoties vienkārši kādam citam, tad noteikti ir vērts dibināt savu organizāciju. Bet, ja tas ir tikai jautājums par to, mums vajag kaut kādu, mēs gribam vienkārši, lai mums ir nosaukums un logo, tad tam nevajag juridisko formu. Tad var arī vienkārši uztaisīt nosaukumu un logo un nosaukt uz sevi par aktīvistu grupu vai kā citādāk. Un jums tādas pašas iespējas darboties.